Mums bija tāda mini nometne norganizēta, lai varētu atbraukt tos, kurus laižam iespēju atbraukt Eiropā spēlēšiem, plus šeit labākos vietējos Optivitlīgas spēlētājus aicināt un nedaudz atsveicināt to, kas to spēlētājs, kas būs nometnē, sagaida pirms pasaules čempionāta nometnē. Kāda informācija tu nodos Bovam Kārtēm par šo sanākšanu kopā? To, lai nodošu viņam veicās play-offā. Gatavosimies, kā saka, jutīsim līdz viņam un kad čaļi grib spēlēt, mēs tie, ka šajā nometnē, tā kā viņi būs arī izsaukuši pēc kaut kā vairāk martā. Un pastāst, kāds bija šīs 3 dienas Latvijā pēc liela laika probūtas? Beidzot atbraucu mājās. Ilgāk laika nebija. Satiku ģimeni, satiku džeku. Daudz pazīst, daudz nepazīst. Tā kā priekš maniem bija ļoti labi atgriezties, patrenēties ar džekiem. Tā kā pozitīvi. Cik ir svarīgi šī sezonas laikā atbraukt uz Latviju un atkal izlases nometnē, patrenēties, parunāt varbūt schēmas un vispārējo kopā ar čaļiem pabūt? Priekš maniem laikam ļoti, jo es jau pārsvarā esmu vajag prom no mājām. Un tas fakts, ka arī ģimene nebija līdzās, un arī džeki pazīstam savu draugu, savu joku. Gan man tas gan mentāli, gan fiziski ļoti atsveidzina un tad, un zirgs lieta braukt atpakaļ un spēlēt.